Valkā aizvadīts tradicionālais Ziemassvētku tirdziņš kopīgi ar igauņiem. Šogad tirdziņa formāts tika nedaudz mainīts. Agrāk tas notika sestdienas vai svētdienas rītā, bet šogad tas norisinājās piektdienas vakarā. Mums bija tā doma veidot šo Ziemassvētku sajūtu, Ziemassvētku tuvošanos, iespēju, lai cilvēki varētu iegādāties dāvanas un sajust šo svētku tuvošanos. Mēs ļoti cerējām, ka būs sniegs, bet sniega nav, bet es domāju, ka tas tāpat gan Ziemassvētku vecītes, gan šie daudzie tirgotāji, eglīte, rotājiem, tas tāpat cilvēkos rada šo svētku tuvošanās sajūtu. Jaunais formāts izvēlēts, lai ar Ziemassvētku gaismām un rotājumiem radītu tik vienam tirdziņa apmeklētājiem svētku sajūtu, kā arī šīs pārmaiņas piesaistīja iedzīvotāju uzmanību. Tādējādi atsaucība šogad bija lielāka. Ļoti jauki, ļoti patīkami, ka viņš ir arī vakarpusītē un ka visiem ir iespēja apmeklēt. Ļoti jauki. Es domāju, ka te uzlabojums ir daudz labāks, kas bija pagājušajā gadā. Jā, noteikti. Jā. Mēs veidojam kopā, tad arī ir vairāk cilvēki sastopās. Mēs redzam arī ne tikai to, ko mēs ikdienā redzam, mēs redzam arī iedzīvotājs no otras pilsētas. Galvenais ir mums parādīt to, ka mēs laikā esam vienoti, ka mēs mēģinam sadarboties, ka mēs gribam to, ka tieši arī šī vieta, šis Valkas centrs, ka viņš tiek attīstīts un ka viņi ir tā vieta, kur mēs tiekās abu pilsētu iedzīvotāji kopā. Ziemassvētku tirdziņu šogad pārstāvēja 62 tirgotāji un mājražotāji. Tajā skaitā skolēnu mācību uzņēmumi. Tas mūs ļoti iepriecināja, ka cilvēki ir gatavi arī pirms svētkiem, arī piektdienas novakarē doties uz Valku, gan tirgoties, gan ir iepirkties, jo bija ļoti daudz cilvēki, kuri teica, ka viņi šo nedēļu tieši ļoti gaida, lai apmeklētu tirdziņu. Šogad arī turpināsies pagājušajā gadā ieviestā tradīcija jaungada sagaidīšana kopā ar kaimiņiem igauņiem. Būs gan uguns un gaismas šovs, gan iespēja izkustēties DJ mūzikas ritmos un citi pārsteigumi. Tas atklāšanas pasākums būs tieši uz robežas, un tad lēnām mēs pārvāksimies uz šo laukumu, kur mēs tad arī atpūtīsimies, dejosim, mūzika būs un jā, tas galvenais. Lai jauno gadu visi izvēlētos sagaidīt pie mums Valkā, jo tas patiesi ir ļoti īpašs sagaidīt jauno gadu, 2024. gadu, tieši uz robežas, kas ir ļoti īpaši. Jaunā gadā mums ir puķi gads. Nedzīvosim kā puķi, bet dzīvosim puķiski. Piemēram, kā mēdz teikt, tam gan ir naudas kā puķim. Nākošgad tā būs naudas kā puķiem. Priecīgs visiem Ziemassvētkus un puķiski jaudīgu jauno gadu. Elis Ragauša, Gunta Matisona, Reinis Žagariņš, Vidzemes televīzija.